Es nezinu, kāpēc man ļoti akmens ir pies. Lauka akmens tieši. Ja man jāizvēlās ķieģeli vai vajag akmenis, viennozīmīgi akmens, tikai un vienīgi. Man sauc Aleksandrs Rozenšteins, dzīvoju Salatsgrīvā. Esmu gan dzimis, gan audzis, bērndārzā gājis, skolā gājis, armijas gājis, padomi, atgriezos. Un tagad zvejoju nēģis. Bet, pirms tam, ja mēs tinam filmu bišķiņu atpakaļ, tad pēc armijas es strādāju celtniecībā, ja, un tēvs no 87. gada sāk strādāt uz nēģi tačiem, ja, uz 1. un 2. zem zvejnieku kolhos brīvais vilnis tajā laikā. Un tad, kad es 88. gadā atnācu no armijas, tad, man zivs un ūdens man vienmēr ir interesējis, ja, bērnībā, kā jau lielākā daļa puiši, ja, pavasarī makšķer rokā un uz upi prom, ja, pats neēd, aiznes mājās zivs un tēvs lamājās, kur te liks tik daudz. Un tā es tēvam gāju vienkārši tā kompānijas pēc, tā kā viņam bija mājiņas, ja, tad es vienmēr arī biju šeit vai otrā tacī, ja, vienmēr tā palīgā. Teiksim, ne jau vienmēr tur fiziski, bet, atkal kompānijā, tā laika pakavēt, un, kad bija darbs atkal, tad bija darbs, un viss atkarīgs bija no tiem nēģiem, jā, cik tad bija daudz tajā naktī to nēģi, ko nest malā. Un tad 2000. gadā brīvais vilnis atteicās no šīs te nomas, nēģu taču nomas jau, un tad pilsēta, tā kā pirmo roku deva vai brīvais vilnis arī, tiem zvejniekiem, ja, kas tajā, līdz tam bija zvejojuši, bet par cik viņi bija 4 zvejnieki, un viens jau bija aizgājis pensijā, viens jau bija aizgājis tajā saulē, viņi bija palikuši 2, man tēvs bija gan jaunākais, un tad ap 2 bija nosprieduši tas kolēģis, ja, tāds Magnus Linde, ja, jau arī tajā saulē. Viņš teica, tu runā ar dēlu. Viņš laikam bija redzējis, saskatījis manī, kad no manis var kaut kas laikam iznākt, ja, jo, darbam ir jāpatīk, ja, tas nevar tu nevari darīt tikai tāpēc, ka tu vari labi nopelnīt, ja, un tikai tāpēc es tagad strādāšu. Šajā darbā tas tā nestrādā, ja. Un tad viņi man uzrunāja, ar piebildi, bet tev tad viss jāņemās ar papīriem un ar visu, tu jaunākais. Un tad, kad mēs tikām tik tālu, tad Magnusam sieva teica, ko tu vairāk 75 jau gadi pāri, tad met mieru, ko tu tur iesi. Un tad viņš nāca pie mums, atvainojās, teica, redz, kā man sieva pukstēja tikmēr uz riņķi, kamēr es piekritu. Diemžēl es nebūšu tas 3. Un tā tā sanāca, kad mēs vienkārši ar tēvu iznāca, kad tas tā kā mūsu ģimenes tāds biznesiņš sākās, ja, nodibinājām šo te zvejnieku saimniecību Kurķis, ja, un sākām zvejot uz šī te pirmā tača. Bet, man jau tā pieredze bija, tai zvejošanā, teiksim, to nest to nēģu kasti un visu to smietis jau, to es zināju tā, bet, to dabu jau vienā mēnesī tu nevari ne izprast, ne saprast, ja, ko. Un vēl ir tas, ko es vienmēr esmu teicis, ja, kā man tēvs kādreiz smejoties teica, viņš teica, mācies dēls, kamēr mans acis ir vaļā, ja. Tajā brīdī es to uztvēru kā varbūt tādu joku, es pasmaidīju, ja. Bet tad, kad vēl pēc gada mans tēvs pēkšņi aizgāja, ja, pēc 2 sezonām, un es paliku viens, ja, un tad es sapratu to vārdu, to īsto jēgu, jo tad tikai es sāku mācīties zvejot, jo tad man vairs nebija, kas saka priekšā, jo līdz tam, kamēr bija tēvs, viņam bija pieredze tie kaut kā 12, 13 gadu, ko viņš bija zvejojis jau. Un ko viņš teica, to es darīju, jādara tā, jādara šitā, un pats jau tā līdz nedomā, ja? Tad, kad tev pašam jāsāki domāt, tad es dabūju no mātes dabas ļoti bieži pa pirkstiem, ja? Gan augustā tāds man salauz un aiznes, un ar lieliem ūdeņiem un kokiem, un atkal tāpat ziemā, kad ir vieta vīžņi jau, un vienkārši es tādu pieredzes trūkumu, ja? Bet, tas ar katru gadu, jau tas tā nostiprinājās, bet arī vēl šobrīd, lai gan šī man ir 26. sezona jau, ja,
Vienalga es vēl nevaru tā likt roku pie sirdi un teikt, es dabu pazīstu, ja. Jo daba mēdz izspēlēt, kā ir tas teiciens, ja, patur āliņu, ja. Tūlīt izdarīsim kaut ko, ja. Ko tas nozīmē? Nu, tas ir tā, nu, ja tu kaut kam netic, tad, nu, patur āliņu, nu, es varu izdarīt to vai to, nē, tu nevari, ja. Nu, patur āliņu, ja, izdarīšu, ja. Nu, ar dabu ir līdzīgi, ja, jo šogad ir viens no tiem gājieniem, ja, pēc 25 gadiem, ko viņi izspēlēja, kad nav šajos te gados iepriekšējos praktiski, nu, izņemot tai 2005. gadā, kad uznāca tāda liels lietavs, ja, bet tas bija tāds pēkšņš, kad upe pārplūda, ja, un pēkšņi sāk vienā diennaktī sāk nākt ūdens tāds līmenis un nākt lejā viss, ka tu nevarēji vairs saprast, ko darīt, ja. Bet šogad ir atkal tas, kad visu vasaru stāv visās, nu, pārsvarā jau visās upēs, ja, varbūt pa Kurzemi mazāk bija, ļoti liels ūdens līmenis un līdz ar to arī straume. Ja, un nu, tāds nu, gads nav bijis. Kad mēs sezonas sākumā es vēl sēdēju un nevarēju saprast, kā zvejosim, vai zvejosim, tacis jau tad ir, bet mums jau ir šim te tacim ir tas, ja ir pārliek liela straumi, ūdens, ja, mēs jau tos mūrdus tā nevaram tā vienkārši aiziet ielikt, ja, tu var palikt bez tača. Tev ar mūrdiem viņu uzpumpē augšā, apgāž un viss, ja spiediens ir pa lielu. Un tad tā bija tā, ka nezinājām kā. Ja, tā kā tas ir atkal viens no tādiem dabas tādiem jokiem, ja, ko viņi izspēlēja šogad. Ja. Tēvs bija zvejnieks, nu, mēs esam tādi zvejnieku dzimti vispār Rozenšteina Salacgrīvā. Ir daudz zvejnieku dzimtas, ja, nu viena no tām ir Rozenšteina. Ja, bija mans vecais tēvs, vecā māte, veco tēvu gan es neesmu redzējis. Viņš nomira arī jauns. Bet viņš bija mācītājs vispār. Pēc profesijas mācītājs, pareizticīgo mācītājs, bet, nu kā jau svētdienās, nu, dievkalpojumu tā, bet ikdienā viņš bija zvejnieks. Viņš gāja jūrā, viņam bija tīkli, un tie bērni, tie 3 dēli, kas viņam bija Pēteris vecākais, tad Ārnis, mans tēvs, un Aleksandrs, jā, arī Aleksandrs. Nu, tad tie jau bija tādi, ka iemācījās staigāt, tad bija laivā līdzi, ja, un tā no mazām dienām viņi arī pie tās jūras bija pieauguši, ja, tā kā tā, nu, bet par neidzvejnieku, kā es teicu, nu, tēvam bija tēvs par cik nomira 42 vai 40 gados nomira, ja, ar tuberkulozi, laikam, tajā laikā, ka bija tas neārstējams kaut kas tur. Un nu, bija kādam bija arī par to ģimeni jāgādā, un tad jau, ja, tēvam bija 12 gadi, kad tēvs nomira. Nu, un tad viņš arī pamet skolu, ja, viņam tur bija 4 klases, viņš bija diezgan slinks uz mācībām, ja, lai gan galva viņam strādāja ļoti labi, ja, un tāpat kā man, es nebija nekāds čaklais uz mācībām, bet es galvā rēķinu daudz labāk, kā man sieva ar tehnikumu izglītību, ja. Viņi ņems, kamēr paņems kalkulātoru, es sarēķinēs galvā. Ne, nu labi, ne jau kvadrāts saknes un kaut ko, bet kaut to elementāro saskaitīt, atņemt, ja, un kaut ko sareizināt lielāk. Tā. Nu jā, un tad viņš jau 16 gados jau strādāja kā pilntiesīgs kolhozs biedrs jau zvejniecībā. Nu, un noņēma viņu no trases tikai tāpēc, kad viņam nebija izglītība kā jūrniecības, ja. Viņš bija, kā es teicu, straļmeistars, ja. Un ļoti labs straļmeistars viņš bija, bet tas viss bija darba pieredze, nu, strādājot, nu, kā šeit, kā, nu, pieredze tev, nu, un tu iemācies, to darbu tu iemācījies tur, nevis kaut kur citur, jā. Nu, bet par cik nebija papīrs, tad kaut kādā 80. gadā viņam bija jānokāp no kuģiem. Ja, un tad viņš sāka strādāt, nu, arī, nu, kā, nu, tu nedrīkst vairāk, ja, tas arī bija šoks viņam, bišķiņ un trieciens. Nu, tad es to tā nesapratu, ja, nu, es jau biju tāds pusaudzis. Un tad viņš strādāja galvniecībā arī Brīvā Vilnī, tur kuģu remonta cehā, jā, bija tāda galvniecības tāda brigāde, kas arī kuģiem tur remontēja iekšā kaut kādas skapīšu plauktiņas, tur, nu, tādas visādas, jā, kaut kādas mēbeles tur taisīja, nu, tā. Nu, un tad 87. gadā, jā, viņam bija nācis piedāvājums, nācis bija tāpēc, ka es nebiju mājās, es biju no 86. līdz 88. biju padomju armijā, jā. Un 87. viņam bija nācis piedāvājums no Brīvā Viļņa priekšsēdētāja jau no augšas,
Jo tas bija, es uzskatu, ka tas bija viņa mūža tāds novērtējums, ieguldījums kolhozā, ja, jo tas Alfrēds Šlisers, kas bija, pat arī aizgāja viņā saulē, kas bija šis te brīvā viņa priekšsēdētājs, kas uzbūvēja principā to brīvo vilni, ja. Viņš bija tāda autoritāte vispār, es tā uzskatu, ja viņam piedāvāja, ka viņš bija novērtēts, viņš tika novērtēts, jo uz taci tā netika no brīvā viļņa, kam ienāca prātā. Vai tev bija baigā ļoti labs attiecības ar priekšniekiem, ja? Kaut vai tu nebija nekas, bet tev bija blats, kā saka tajā laikā. Tēvam tāda nekas nebija, viņš bija ļoti pazīstams un visi viņi zināja brīvā vilni un tā. Bet nācas piedāvājums 87. gadā un kam viņš piekrita un tā viņš. Ja pat tačiem mēs pieskaramies, ja kādreiz jau ir būvēta kādi 14 neļu taču uz salatas, ja. Un tā vēsture ir ievijās jau noteikti 2. gadsimtā jau noteikti, ja ne vēl pat varbūt senāk, ja. Un kādi viens noteikti, vai varbūt pat 2 tači ir bijuši vēl tuvāk līcim, ja. Šis te pirmais šobrīd, tā viņas uzskaita no jūras puses, teiksim, no līča, ja, mūsu gadījumā. Un te ir nepilns kilometrs līdz līcim. Un tad no šīs te taču vietas tālāk, arī apmēram kilometrs, es neesmu tā mērījis, bet tā, apmēram. Ir otrais un metri kaut kādi 300 ir trešais, ja. Tā kā ir 3 neļu taču uz salatas un 1 neļu tačs ir Svētupē uz Svētups, ja. Arī netālu no ietekas jau līdzī. Tie ir man zināmie tādi tači, uz kuriem notiek šī te rūpnieciskā zveja un ir saglabāts šis te tā senā zvejas metode, ja, neļu zvejā. Ja, jo Daugavas un Gaujas tači jau sen ir vēsturi, ja, un tā kā ir saglabāts šis te kultūra, varat teikt arī kultūra vēsturiskais mantojums pat, ja. Tā. Nē, es jau mācījos no tiem vīriem, ja, kas ar man tēvu strādāja kopā, un viss, tagad jau kā es smeju, šis man ir 26. tacs, manā karjeras laikā, ja es vienmēr tā uzsmeju. Ja, ņem mietas un daudz iekšā, it kā jau nekas tur sarežģīts nav, bet nevienā skolā šo te neļdzvejnieku arodu nemāca, ja, to var iemācīties tikai, ja cilvēkam ir interesi un ja viņš to dara, ja. Ja tacs salauž, parasti tacs tiek būvēts jau, vasaras sākums, ja, mēs cenšamies jau maija beigās, ja, jo pie manis brauc turisti tomēr, ja, un tad arī kaut nav tā sezona, ja es arī nevaru piedāvāt to neļu degustāciju līdz tam augustam, bet cilvēki vienalga brauc, jo šis te jau ir kā apskats objekts iekšā, ja, un tad viņiem ir vismaz tas tacs, tā laipa, kur izstaigāt, ja. Tad ir tas ūdens līmenis, te pavasarī, vasaras sākumā, parasti ir tāds, zemāks, ja tā strauma ir ļoti tāda minimāla. Un tad ir arī vienkāršāk un vieglāk visus tos darbus izdarīt. Bet, tad, kad tiek salauzts tacs, tad tas vairs nav tik vienkārši, ja. Tas nav tā, kā mēs tagad iesim un uztaisīsim, ja. Tu priekš pasēdēs, papīpēs un paskatīsies, ko ūdens līmeņi dara, ja viņi sāk kristies un tu tur varēsi iet, jo, lai tu sistu mietas, tev ir jābūt pašam ūdenī, ja. Labi, tās ir neofrēnu bikses, ja, protams, un viss, bet lai tev tā strauma, lai tu tai straumē varētu arī nostāvēt, ja, to mietu noturēt, un tas otrs iedzīt viņu, ja, tas nav tik vienkārši. Es esmu vienreiz taisījis decembrī, ja, to es nenovēlu pat vislielākajam ienaidniekam, ja, ka tu nejūti ne kājas, ne rokas, ja, viss, ka tev liekas, ka pirksti ir šādi, ja, tu esi pārsals 3 diennaktīs, diena no tumsas līdz tumsai, vēl pa tums, ja, bet, tas nebija viss, mums bija pusi no taču, bija salauzts, ja, tā zvejas vieta, ja, un arī uztaisījām un nedēļu pazvejojām, un atkal bija vīžiņi un viss, un bija jābeidz, ja, un kaut ko jau noķērām, ja, bet, un tad ir taisīts arī, tas bija 19. gads, kad te viss 3 tačus noslaucīja pilnībā praktiski, ja, mums palika 4 tie kraķīši iekšā, tie mieti, tādi tie posmi tikai. Tad mēs arī novembrī, bet, tad bija nedaudz, vēl tu nebija tas, tādi, ap 0 grādi tad nebija, bet arī tas nav.
Tas nav tik vienkārši izdarīt. Protams, iet un, kā saka, dara čerez nevaru, ja. Ir jāizdara, jo tu ej ar domu, ja, nu, ja tu to izdarīsi, to mājas darbu, ja, tad tev būs, ko to murdu pielikt un tā cerība, ka tu viņu nozvejos, jo tas nēģis ir, ja citam tas ir nēģis, nu tā ir mana alga, ja. Jo man ir 2 darbinieki, pa kuriem man ir jādomā, kuriem es maksāju visā gada garumā algu, ja, lai es viņus noturētu pie sevis, ja. Jo šeit nevar tā. Nu, šodien nāk viens, nu, gribi šo sezonu zvejot, davai, nu, nāc, nu, tad tu būsi zvejnieks, jo nekas to nebūs. Man jau būs nervu beigt viņu apmācot. Nē, nu, man ir ko salīdzināt, jā, ir tie gadi un ir tie pieraksti, jā, un jā, daba gan arī ir mainījusies. Kādreiz, nu, teiksim, bija reta reize, kad tu nevarēji no 500 līdz tonnai nozvejot augustu mēnesī, ja, teiksim, bija sākumā. Nu, šobrīd ir bijuši jau gadi, ir iekrituši, kad gandrīz nav kilograms visu mēnesi, ja. Un reizēm tikai pēdējās mēneša dienās, ja iepūš kaut kāds jūras vējš, ja, tad nu kaut ko tu dabū nozvejot. Lai gan pagājušo gadu bija jau normāli, jau atkal jau tuvojās, bija starp tiem 500 un tonu, ja. Pa vidu kaut kur bija, es tā neatceros, vai kaut kādi 600 vai 700 kilogramu bija. Un šogad arī jau ir jau kaut kur pie, es nezinu, kādiem 400 kilogramiem pāri, ja, bet nu mēnesis ir pusē gan vēl. Un tā kā, nu, kādreiz, jā, nu bija tā, un tās tonnas varbūt bija nedaudz vairāk, bet, lai es teiktu, kad kaut kas baigi katastrofāli mainās tajā, nu, to pētniekiem, teiksim, biodarbiniekiem, tas ir varbūt labāk zināms, viņi skatās pēc kaut kādiem, jā, kritērijiem, tur veicot monitorings un tā tālāk, jā, nu, es varu pateikt tikai to, ja es varu atvērt kladi un paskatīties visus iepriekšējos gadus pa dienām, jā, cik es katru nakti nozvejojos un kopējo vairumu, jā. Tā kā, bet, nu, bija jau te tāda trauksmes zvana, tad pāris gadus atpakaļ, nu tagad tiek vairāk viņi pētīti jau, un tās galvenais jau tās kopējās nozvejas pa visām Latvijas upēm, jā, gada griezumā. Jā, nu bija, aizpagājušo gadu bija tas zemākais punkts, 28 tonnas bija tikai, jā. Nu viens vēl kas ir arī, nu, zvejniekiem ir jāsāk domāt bišķiņ savādāk. Nu, pagājušajā gadā jau bija 70 vai 2, vai es varu sameloties, tur par tonu varbūt, jā, tie skaitļi. Bet bija jau, jā, 70 tonnas, jā, nu, pagājušo sezonu nedaudz bija mazāk, laikam nedaudz zem 60, bet, nu, šis gads izskatās, ja, teiksim, tā straume, kas nēģim ir vajadzīga, jā, tas ir primārais, jā, lai nēģis to upes ūdeni vispār sajust, jā, lai viņš atrastu to upi, kur viņam nākt iekšā, jā. Nu, šobrīd par straumu nevar sūdzēties, es domāju, ka neviena upe, ja. Tā kā varētu būt, kad, nu, šim te vajadzētu būt nēģi gadam pēc manis, ja man prasa, ja, šim te vajadzētu būt, nu, pārbaudīsim. Bet vēl būs jautājums par to, tas, ka nēģi būs, es par to nešaubos, bet otrs būs, cik tad tā straume liela būs, tai rudenī, tad, kad sāksies jau rudens lieti un rudens laika apstākļi, ja. Un vai tie zvejnieki, vai tiem zvejniekiem katru nakti būs dota iespēja to murdu tai upē noturēt. Jā, jo mums, kā es teicu, ja mums ir pārliek liels traumas, nemaz murdus nevar likt iekšā. Es vienkārši sēžu un gaidu, jā, un nēģim nav tur zīme priekšā, ka nedrīkst šonakt nākt, jo Aleksandra murdi ir ārā, jā, tā kā viņš ies tāpat, bet viņi netiks uzskaitīti, jā, tāpēc ir tas faktors, jā, kad it kā nēģiet mazumā, kā es arī tajā seminārā teicu, es saku, ir jau arī jāskatās, ir jāliek uz tiem svarkausiem pretī arī tās zvejas naktis, jā, jo nēģi zvejo notiek pa naktim, jā. Ir jāliek katra tā nakts pretī, vai tad tas zvejnieks vispār dabu izvejot vai nav, jā. Spriest tikai par to, ka nēģiet mazumā, ja viņš nav varbūt nedēļu vai pat 2 vispār dabu izvejot, gaidot, kad ūdens atkritīsies, jā, nu, un pēc tam, vai tajā mēnesī švaka nozveja, jā, nu. Zvejnieks jau arī, nu, ko viņš var izdarīt, ja tas tāpat kā jūrā, iet ar tīkliem vai murdis likt, ja zvejnieks jau netiek katru dienu tajā jūrā, ja. Viņi vēl retāk kā mēs te, ja, mums te varbūt ir pa to sezonu, varbūt, nu, ir kādreiz 2, varbūt 3 nedēļas kopā,
kopumā, teiksim, pa to pusgadu ir jāizlaiž, jāiepauzē, Un tu jau vari iet un likt, ja tu esi pārgalvīgs, bet, tad no rīta tev varbūt arī nav arī kur iet, jo tur viss tas ir sagāsts un aizgājis jau salauz. Tā kā tur ir tas ar galvu var vairāk nozvejot kā ar rokām. Bet, to es esmu sapratis tagad. Tādi paši viņi nav, tas ir arī tas, ko es parasti turistiem uzsveru, kad vienīgais, kas visā šajā te mēģi zvejā pa šiem te gadiem uz salatas ir mainījies, tas ir murts, tikai un vienīgi, ja taču konstrukcija ir saglabāta, kāda viņa ir bijusi, tad murts agrāk bija, un tas nav tikai salacā, tas ir visās arī pārējās upēs tajos laikos, bija tādi klūgu murdi, kas no egļu zariem vai kadiķi ir pīti, Ne no kādiem kārkliem, ne vītoliem, bet tieši no kadiķa vai no egļu zariem. Tādi grozi, kur tas princips jau ir līdzīgs. Ja tas neģis tur iepeld, tur ir tāds tā kā tāda, tā kā mēs saucam iedzirknis, kur tas neģis iepeld, tā kā tāda piltu iekšā, viņam ir uztaisīt. Es vēlāk man ir tāds pusjūtas, gan ko es turistiem rādu, bet tas saprast var. Un tad ir murts, ar kādiem mēs šodien zvejojam, tas ir no kaprona linuma jau, Princips arī viss ir ar to piltuvīt, viss tā iešūja, tāds mazs caurumiņš ir, pa kur tad tas neģis izpeldot, iepeld tai murda, tai astē, Tā kā princips jau tas pats, bet savādāk, tas ir vienīgais, kas mainījies. Bet, murdus jau, vecie zvejnieki, teiksim, tā kā man tēvs un arī viņi tie kolēģi, visi jau, viņi jau paši grieza un šuja. Viņiem jau bija gan tā jūras pieredze, man tēvs pats bija traļmeistars, visu mūžu jūrā gāja, Tā kā viņš tur ar aizsietām acīm griez linums, un darīja, Es neteikšu, es te varētu jums daudz ko stāstīt, ka es pats te griežu un vēl taisu linumu arī pinu, nekā tam līdzīgi, protams, Un kaut kādas caurums es varu pielāpīt un ielāps, es varu uzlikt. Un varbūt, ja ļoti dzīvu piespiestu, arī gan jau iemācītos arī viņu uzšūt, Bet, kā es parasti saku, visu pasaules naudu tu nopelnīt nevar. Un ja ir, teiksim, tādi vīri, jau ar sirmām galvām, kurš vairs nevar iet, varbūt zvejā, bet es ar viņu sarunāju, un viņš ir priecīgs man uzšūt, arī par kaut kādu atlīdzību, protams, tos murdiņus, Tad es dodu tam vīram to iespēju, kaut ko nopelnīt un arī justies vajadzīgam, Teiksim tā, bet pats es neesmu šujis, Nē, mums ir tā, kad mums ir atļauts pēc likuma aizklāt ar upi var aizlikt ar murdiem ciet 2/3, no upes platuma, bet nepārs 80 murdi man ir. Manā zvejas licencē ir 80 murdi, bet tie ir murdi, ko tu cilā, tie nav kaut kādi tādi ojoji lieli, bet viņiem tas rāmis ir 1,20 m platums un 1 m augstums, tāds kantains, un tad to liec viņus. Un tad vienu pamīšu, vienu aiz otru tā, lai nav nekādas starpes, teiksim. Un tad tas neģis vienkārši peldot, viņš iepeld viņā iekšā. Tajos 2., 3. tacī, tur ir tas otrs zvejas paņēmiens, tas atkrišanas paņēmiens, kur neģi iesviež straumi, nevis viņš pats iepelda. Arī 2. un 3. tacī zvejoja ar tādiem līdzīgiem, tikai viņi bija maziņāki, viņu sauc par puņģi. Es nezinu, vai tas arī ir no lībiešu, man arī tāds ir viens paraugs, tas vēl man tēva taisīts ir, galīgi jauns principā. Tāds pats princips, tikai viņš ir maziņāks. Tā kā agrāk zvejoja tikai ar tādiem. Šobrīd arī tajos tačos izmanto līdzīgi maziņāk viņiem ir, bet arī no kaprona linuma tāds skuls uzšūts. Tā kā tas ir pamainījies, no tiem klūgu murdiņiem uz tiem kaprona linuma murdiņiem. Tur tā upe jau, teiksim, pēc tā kilometra, ja šajā te vietā ir aptuveni 150 metri upes platums šajā vietā, tad tur pēc tā kilometra jau ir nepilni, pat nav 80. Viņi jau gandrīz ir uz pusi šaurāki, un līdz ar to arī straujāk. Un tad tur zvejot uz to straumi, uztaisa taci un tās 2/3 no tā atļautā upes platuma, kur tu drīkst likt tos puņģus, teiksim, viņi ņem un nošīberē ar tādiem koka šīberiem.
divi tādi, nu, pie koka piesisti dēlīši plāni tādi, nu, tie šīberīši tādi. Un tad viņus krāmē ciet, lai tā straume pa to 1/3 būtu tā lielākā, bet, nu, ieliek, nu, teiksim, 2-3 tos šīberīšus, nu, viņi ir šī tā platuma. Man stāv arī, es te vienu nomu izmakšķerēju šogad jau, viņa atnāca lejā, kaut kā bija vīriem no rokām izkrits vai kas. Nu, un tad atstāja apmēram, 15-20 centimetri tādu starpiņu. Un tur gāžās ūdens. Ja, ja es lieku murdus te augšpusē tacim, tad viņi tos murdus liek lejspus, teiksim, uz jūras pusi, ja, lejspus iekarina. Un nevis, ja mums nāk tā murda aste jau pa straumi, nu, pretstraumu uz augšu, tad viņiem ir pastraumē tas grup. Nu, un tad ir tā starp tiem šīberiem un to murdiņu ir tāda sprauga. Tas nēģis atrod, jo viņam tur tai brīvstraumē ir ļoti liela tā straume, tur ir grūti, jā, viņam vajag straumu, bet ja viņš jūt, ka viņam pa daudz grūti, tad viņš meklē malas kaut kur tādu lēnāk, lai tiktu augšā. Nu, un viņš piepeld pie tā šībera, jā, aha, nu, bet, nu, tur ir dēlis, jā, nu, tagad viņš meklē, nu, kā, nu, tur viņš jūt, ka ūdens tad, nu, tek, viss ir, straumi ir. Nu, viņš tagad bāž to degunu tur tajā spraudziņā. Nu kā, nu tur tak ir brīvs. Tikko kā viņš bāž tā ūdens straumi, nu tas spraudziņu nāk tādu ātrumu, ja, ka viņš sviež lejā un iesviež tajā puņģi iekšā. Tāpēc sauc viņu pa atkrišanas metodi. Ja, viņš krītot lejā, iekrīt iekšā. Bet, nu, tur ir jāzvejo, ja nēģis nāk, nu, tur ir visu nakti jāstaigā. Es, nu, nu, ne jau, nu, kā jāber un jānes malā. Es pats esmu piedalījies, ja tēvam palīgā ejot, tas bija 8, 9, nu, kaut kāds 89. vai 90. gads, nepateikšu. Nu, ir bijuši vēl lielāka loma, ja, bet es personīgi esmu piedalījies pie 2 tonām 300 no otrā tača. Ap 7, kā sāc tā, līdz 2 tikai staigā naktī. Nu, tad tāpēc tam jau var vien pīpi nopīpēt, un tad atkal iet. Nu, un līdz kaut kādiem 7, 6, 7 rītā. Kad tev jau viņi jau visās malās ir nēģi, tikai pilna būda ar nēģiem. Viss kastas jau tā kā. Nu, šeit man ir bijis kādas 4 reizes, ja, kad es esmu no murdiem, bet tas arī, nu, no rīta mēs nesam vienalga, ja viņi nav pārlīduši tie murdi. Nu, man ir kādas 4 reizes kaut tonu bijusi. Nevar, nu, tas murds jau mums ir lielāks kā tie puņģi, ja. Jo tas puņģis, ja viņi piesit pilnu, viss, tur vairāk nēģis iekšā netiek. Nēģis iekšā netiek, un tu vienkārši viņš varbūt būs lejā vai kur, bet tu viņu nevarēs noķert. Jā, viņi ir, jo tu biežāk viņu izbērsi, jo atkal viņš pildīsies. Ja. Bet šeit ir tā, ka, nu, šeit tādu vienā murdā, nu, noteikti 50 kg, tur 60, viņš var būt piebāsts. Ja, bet arī to tonu nonesot ir bijis tā, ka, nu, 2 murdus tu ieber vai nevar iebērt. Nu, tad, ja ķērnē var iebērt, nu, teiksim, kaut kāds 45 kg, nu, tā normāli. Nu, ja tu 2 murdus ieber vai neieber, nu, tad, nu, vairāk pa 20-25 kg nav bijis. Bet arī tas ir, ko celt augšā uz tās laipas, teiksim, ja. Tur arī ir, ko iepūst vaigos, ja jau. Kā tā. Murds stāv kā es teicu, nēģis peld, nēģis zveja notiek naktīs, tāpēc, ka nēģis ir aktīvs tikai diennakts tumšajā laikā, ja. Nu, un tad mēs cenšamies pirms saulriet, ja, iet, sakrāmēt no šīs malas, ja jūs redzat pa logu, ja, tur tie murdi tagad stāv augšā tā uz tam augšējiem kārtīm, ārā no ūdens. Tad vakarā mēs ejam no šīs malas, sākam 1, 2, 3 un 60, ja. Viena aiz otru saliekam. Un tad viņi stāv, nu, pie šī te laika, ja šobrīd tā strauma ir, lai gan viņa ir liela, bet viņa jau ir jau stipri mazāk, kā viņi bija jūlijā, ja, tas līmenis viss, un tā kā nav nekāds satraukums šobrīd, tad mēs saliekot murdus arī mierīgi varam līdz rītam viņus turēt. Jā, tad, kad ir straume, kaut kas ūdens līmeņa ceļās, sāk pakas nākt, zāļu pakas vai kāds zariņš, jau kāds koks, nu, tad jau jāsako līdzi, jau varbūt jāņem ātrāk ārā, varbūt tur kaut kādas spraugas jātaisa starp murdiem, lai piesaistītu straumu, ja. Jo murds pie tāda netīra ūdens, ja,
viņš paliek, kad ūdens viņam cauri neplūst tam linuma atstiņām, kas ir 10 mm. Viņš, kā es smēju, noklājas tā kā brezents. Un tur, kur nav straumi, tur nēģis nekad nebūs. Nēģis aizies te pa šo te malu, jo mums tā viena trešdaļa ir jāatstāj vaļā, priekš zivīm pārējām, tā skaitā taimiņš lasis, kas nāk uz nārstu. Ja. Un nēģis sajūtot šajā malā to ūdens plūsmu, to straumi, viņš jau novirzās. Un tur mums ir aiz murdiem dīķis, teiksim, kā mēs smējam, miera osta, ūdens stāv, viss, jo tur ir. Un tad, bet ja ir liels līmenis, tad viņš arī nestāv tik ilgi, viņš jau lauž viņu, jo tas ir aizsprost. Tāpēc ir jāskatās līdzi. Bet tā, te šī laikā no rīta atkal ar pirmo gaismiņu, mēs ejam un atkal no tā gala ceļam murdus pa vienam augšā. Mums ir līdz tāda koka, ne koka, mums šobrīd ir alumīnija, bet vēsturiski viņi no koka tik taisīt ķērne, nēģu ķērne, ko liek plecā, teiksim, tāds koks ir cauri, liek plecā, arī tieši tā kā pirms mums tie zvejnieki gāja, Es saku, mēs neesam mainījuši tik daudz, cik ir tas murts, bet arī tas linuma murts jau, es domāju, jau kaut kādos 50. vai gados jau droši vien pēc beigas vai. Es tā, tos gadu skaitļus gan tie nebūs precīzi, tieši, bet es tā aptuveni domāju, jau tad jau pārgāja uz tiem linuma murdiem, lai gan ar puņģiem, otrajā tacī, ko man, kā es teicu, es gāju tēvam palīgā, vēl zvejoja līdz, 88, kaut kādu 90. gadu sākumu vēl zvejoja ar puņģiem, viņi taisīja puņģus un bija grūtāk zvejot ar puņģiem kā ar tiem linumi, kā viņi sauc kuļoki, paši iesaukuši tie zvejnieki. Protams, ka es ēdu nēģis, jo es viņus neēdu tik daudz, kā varbūt gribētos ēst. Visgaršīgākie nēģi ir augustā, tie viņi vistreknākie. Tad tauki pili, tādi apaļi un tādi. Apaļi viņi arī vēlāk rudenī ir, un nēģi izmērs ir ļoti atšķirīgs. Viņš var būt no tādu maziņu līdz tādam, teiksim, kaut kādiem tur 70 gramiem līdz 180 gramiem, 200 gramiem. Tie gan mums tādi eksemplāri ir ļoti reti, Lietuvā viņi ir stipri vairāk, tur ir tādi lieli nēģi, tie nāk no Baltijas jūras iekšā. Bet, par recepti, ja iet runa par nēģu receptēm, tas tradicionālais, ko mēs arī turistu grupām piedāvājam, te degustācijā, tas ir šeit pat uz oglēm, uz restītēm sakrāmēts un izcepts nēģis. No rīta tu nones malā, ieberi no skaita, teiksim, man šodien būs grupa 30 cilvēki, Es no rīta, nebija mūsu tagad vakar un šodien mazāk tie lomi, bija 6 kg un šorīt bija 8 kg, tā kā noskaitīja tos 30 nēģus, ko viņiem cept, jo viņi maksā, viņi pārdod pa gabalu, viņi maksā, teiksim, un maisiņā iekšā, plasmas maisiņā izspiež gaisu ārā, aizsien ciet un, teiksim, tādu spainīju un uzliec kaut kādu akmeni, slogu virsū. Viņiem jābūt beigtiem ir, bet arī tik beigts viņus var dabūt apmaisot ar sāli, apberot un pamaisot. Tur pāris minūtēs viņš būs beigts, bet ļoti grūti būs izcept, jo viņam visi muskuļi ir savilkti. Viņš nav atslābis. Tad, kad uzliek to slodziņu virsū un ilgāk tu paturi viņu, tad viņš ir tāds, ka nēģi uzliek uz pirkstu un viņš nokarājās. Tas ir gatavs nēģis cepšanai. Jo to savilkto nēģi, tu viņu beigtu dabū, viņš ir tā kā pulka, viņš stāv tāds pat. Saliec uz tās restes, un tagad tu to resti ieliec ar tiem nēģiem uz tām oglēm. Tad tur ir tādi ūdens kliņģeri, ka tur ir sagriezušies viss tā resta krustis čērs. Tu nevar, ļoti grūti ir izcept, tad ņem ārā kalp taisno lots, Bet tā nekāda marināda nav, izcep un sāls, turpat sāls trauciņš un katrs pēc vajadzības, cik katrs lieto sāli. Ir daudz, kas nemaz neņem sāli. Un noēd tāpat, es arī kādreiz esmu kādu noēdis, nemaz tā baigi neprasās tas sāls. Cepu tepat tev aiz muguras, krāsnī. Un reku tur ir rests. Rests gaida uz nācienu, ap 2. Malciņi sakrāmēti jau, mēs cepam, kas arī ir interesanti, turisti, es neņemu nekādas nepērku šīs te kokogles, kas arī nekas nav nekas slikts un viss ļoti normāli, bet mēs izkurinām, teiksim, to pašu vai no alksni vai bērzu, kāda tā malka ir, bet
Viņš tiek no malkas ogu, tādām īstām malkas ogliem cepts. Ja. Garš no tā noteikti, ka nemainās. Ja. Bet tas tāds vairāk, ka mēs pieturamies pie tās, pie tradīcijām, tik daudz varbūt. Viņu var ja vajag tajā pašā dienā, vēl labāk, ja viņu otrā dienā, tad viņš lēnāk viss, viņš ir gatavs cepšanai, teiksim, tad viņu tur tā nevajag tik ātri spundēt zem tā akmens tur likt un tā. Bet, ledus, šī laikā, ja tu turēsi vienkārši kastē telpā, tepat pie kuri viņš sasmaks, protams, ka viņš būs ātri jau, saldētavā arī ne, bet leduskapī. Leduskapa temperatūra, teiksim, lai tie kaut kādi 4 grādi vai apmēram, ja. To man grūti pateikt, kā viņa augustā darīja. Vēlāk jau rudenī, tad, kad ir tās rudens temperatūras, tad jau man nevajag viņas likt nekādās leduskapī nekur. Tad viņi tāpat kastē mēs izberam tā plānāk, ja vajag pataupīt, ja. Un viņi var dzīvot 3, 4, 5 diennakts kāds bez ūdens, ja. Tie, kas būs virspusē, tai kastē, ja, tie īpaši, tie ilgi dzīvo. Apakšā viņi jau svaru nospiež, tāpēc mēs arī cenšamies plānāk nebērt pilnu, ja, jo tad ir skaidrs, ka tie apakšējie būs, ne jau, ka viņi būs tā beigi, viņš nekustās, viņš jau ēdams ir pagatavojams, bet viņš vienkārši nav dzīvs vairāk. Ja. Tā. Tas, kā es smējos jau, un droši vien daudz arī tam visam piekrīt, ja, ka šis nav man tikai darbs, šis ir gan darbs, gan hobijs, gan dzīvesveids. Ja, jo, 26 gadu atpakaļ man tā iekrita, es laikam stāvēju uz to peronu pareizā laikā, pareizā vietā, un gāja tas vilciens garām, un es viņā ielecu, ja. Kā būtu, ja būtu, es nezinu, ja. Jo pirms tam, kad mēs pirmos 2 gadus ar tēvu sākām zvejot, ja, tad es paralēli vēl, kā es pieminēju, arī celtniecību 10 gadus, bet pēc tam es tos 5 gadus nostrādāju arī brīvā viļņa zivu konzervu cehā pa kūpinātāju. Ja, un tad es paralēli beidzu kūpināšanu ap 12 un nevis gāju uz māju, bet nācu šeit, ja, tos 2 gadus, kamēr mēs ar tēvu sākām. Ja. Un tad, kad tēvs 2. sezonas beigās, principā, pēkšņi aizgāja, tad man bija jāizvēlās vai cehs vai šeit, ja, vai strādāt sev, vai tur, teiksim, elpot dūmus, ja, kas nav arī veselībai tik, ja, lai gan cigarešu dūmi jau tāpat, ja. Tad man nācās aiziet vienkārši, lai gan es nesaku, tur bija ļoti labi un darbs, un man patika arī kūpināšana, un es nevienu sliktu vārdu nevaru teikt pa brīvo vilni, ja. Bet, man bija jāizvēlās, ja, un tad es, paliku šeit. Tad tos pirmos gadus man nāca palīgā tēva brālis, ja mans krustēvs ir, kur tur man tēvs ir, un tas ir krustēvs. Jā, bet, abiem tie mūži tādi īsi bijuši, tēvam bija 59 un krustēvs 60 nosvinēja, jā. Tā es sāku, ja, bet, te uz māju jau tu iet nevar, jā, tev jābūt tomēr klāt, ir jāpastaigā pa to nakti, kaut to bateriju, ja, tāpat ir gribētāji visādi garnaģi, kas ir nākuši, un visādi piedzīvojumi ir bijuši. Šodien jau tās tehnoloģijas pēc 25 gadiem jau ir attīstījušās, un viņas turpina attīstīties, ja, šobrīd man ir jau infrasarkano staru kameru, ja, kas zoomē 200 metrus, ja, un ir monitors tepat, ka man nav no būdas ārā, no istabas jāiet, ja. Es redzu, kas notiek uz staci, vai tur kāds staigā, vai tur kāda paka nāk, vai kāds koks ir uznācis virsū, ja. Tas viss tiek piefiksēts un ejam tikai tad, ja. Tā kā tas jau viss ir baigi labi, un es redzu telefonā, jebkurā pasaules malā, kur ir pieejams internets, es redzu, kas notiek man uz upes, ja. Tā kā, bet, jā, tā izvēle tur jau ilgi nebija jādomā, jo, kā es teicu, man tāds ūdens, varbūt man tā jūra, varbūt ne tā piesaistīja kaut kādu kuģošanu, zvejošanu tādu ar kuģiem, bet tāds kā no puiku gadiem tā makšķerēšana, ja, un šitā ir kaut kas bišķi līdzīgs makšķerēšanai, ja, un tā kā, bet arī tad, kad es tēvam gāju tos 11 gadus pēc tās armijas palīgā, es nekad nerēķināju, es negāju tāpēc, kad es kaut ko nopelnīšu.
Jo man tā nebija, kad tēvs man katru rītu kaut kādas rubļus deva. Nē. Jā, man vajadzēja kādu nēģi un tā, bet es gāju tāpēc, ka man patīk. Nekad es nedomāju par kaut kādām naudām, un man arī nebija tā nauda tajā laikā. Kādu nēģi, nu tur kādreiz, nu tā. Nu, kad vēl alkoholu lietoju, nu tad, kad čārki ierauj, lustīgi jau viss baigi forša kompānija. Jo man ir 28 gadi bez alkohola, tā, bet nu tajā laikā tā bija. Jā, tā kā ir, nu tāpēc es domāju, ka nepavelt arī tas Magnus Linda man tēvam teica, nu parunā ar savu dēlu, jā. Jo viņš redzēja droši vien manī, nu, kā es ar kādu entuziasmu, ja. Tā kā es vienmēr arī šobrīd uztveru, ja, kā es teicu, man ir labs nots, ja. Un vienmēr slavēju un slavēšu, ja. Jo es skatoties uz viņu šobrīd, ja, nu, tad, kad mēs ar tēvu sākam, tad tēvam bija 57 gadi, šobrīd man ir 57 gadi, ja. Un tad es tā smejoties stāstu, es saku, ka šobrīd es skatoties uz notu, redzu sevi, un tēvu, ja. Kad es jau esmu tāds piezemēts jau, ja, 25 gadi aiz muguras, ja, viss ir labi, nav labi, pagaidīsim, padomāsim, aznots, tiriņ, tāds kā es tajā laikā, ja. Tāpēc es saku, es sevi redzu tā kā spoguli. Tur es, un viņam acis spīd tieši tāpat kā man spīdēja, ja, un tas ir tas galvenais, kad es zinu, ka pēc manis būs tāds pats cilvēks, kas ies, un arī, ja viena sezona būs sliktāka, jā, tur neteiks, nu, viss jāmet plintkrūmos. Te nevar plintkrūmos mest. Te noskurinies, jā. Man bija 2 gadu atpakaļ, es abas darbinieks dabūju aizlaist bezdarbniekos, jo es biju pamatīgos mīnusos. Un ne tāpēc, ka nēģi varbūt nebija, bet tas bija tāpēc, ka daba man neļāva viņus nozvejot. Jā, tas, ko es stāstīju sākumā. Es tos mūrdus nevarēju likt, un tad visādi postījumi bija, nu visādi tādi, ja. Bet vienalga, nākamā gada augustā es viņus pieņēmu apakaļ darbā, ja, un strādā. Un tā kā nevar tā, vai nesanāca, tad viss es eju tagad kaut ko darīt. Ja. Nu, kur tu te aizskries tajā mazā pilsētā, ja. Man tagad pateiks, ka ka es vairs nedrīkst zvejot vai kas, es pat nezinu, ko es darītu. Protams, mums tā nav svētku diena, jā, nu tiek godā celts nēģis un nēģis zvejnieki un brauc un jautā, un es runājos un ar cilvēkiem, protams, un iespēja robežās, bet man ir piesaistīta ne tikai visa mana ģimene, arī vēl šāds radloks, jā, kas vismaz 5-7 cilvēki man strādā tajā dienā, par kuriem es maksāju no savas kabatas, jā. Tā kā nu, tie man ir izdevumi vairāk varbūt, ja, jo mēs arī, teiksim, uzsaucam līdz šim vismaz bija, es nezinu, kā būs šogad, jo tur tiek finanses kaut kādas samazināts. Pašvaldība atbalstā, protams, tur salvetes trauki maizītē, ja, tur tā zupai, nu, šķīvīši mums atkal, teiksim, bet tādai zupai nēģis, ja, ko es dodu, to es dodu no sevīm, ja. Nu, un tad tajā brīdī, tajā oktobrī, tā kā pagājuši gadu, ja, 35 kg nēģu zupai. Tajā brīdī cena svaigam nēģim vēl joprojām bija pagājuši gadu 20 eiro. Nu, viegls rēķins, 35 reiz 2, vai ne, 700 eiro zupai. Nu. Nauda man ienāk tikai par pārdoto cepto karsto nēģi. Tā ir vienīgā, kas man ienāk. Ja, nu, un tad to es sadalu, nu, tad viss čup. Nu, un tad vakarā, kad lielākā daļa ir tā, kad es esmu beidzis, tad es tā nosmējos, es saku, kāpēc vispār es te visu dienu te nīk līdz tiem 4. No rīta būtu pazvanījis uzpircējam, viņš būtu atbraucis nopircis tos nēģus man, jo man vakarā ir tieši tikpat nauda. Nekāda pievienotā vērtība ir vienīgais tas svētku gandarījums, teiksim, kopiena, jā. Un es arī to vienmēr esmu uzsvērs, ja, jo ļoti daudzi uzskata tā, ka man ir jāsagaida tikai nēģu diena beidzās, un es varu atjaukt nost un braukt, teiksim, atpūsties, ja. Ja. Viņi nesaprot, viņi nekādīgi nevar to saprast, kā var strādāt visu dienu un nopelnīt tikai beigās to svaigo nēģu cenu, ja. Bet ir jau visādi tie blakus, bet es nekad neesmu teicis, kad ir kaut kas slikts, ja.
un ka es to negribu darīt vai nedarīšu. Ja? Jo, ja nēģzvejnieki nepiedalīsies šajos vismaz konkrēti salacgrīvas nēģu svētkos, ja nēģzvejnieki pateiks, mēs nepiedalāmies, tad to svētku nebūs. Ja svētki atkarīgi ir no mums, protams, pašvaldība, cik tas ir iespējams, nāk pretī, arī lauku attīstības dienests, ja, līdz šim bija ar kaut kādu finansējumu nelielu atbalstīja, bet šogad dzirdējām jau, kad laikam nebūs, tiek apgriezts viss, ja, un tāpēc es saku, es nezinu, kā būs šogad, ja, jo tad vēl nedaudz ar to finansiālo atbalstu, tad mēs varējām izlīst un pat ar reizēm ar tādu nelielu plusiņu tur. Nē, jā, to skatīsimies, bet svētki būs un viņiem jābūt, ja. Tā kā, ja mēs viņus paši radām, tad viņi būs. Ja, un ja mēs pasakām, ka nē, tad nē, tad viņi nebūs. Tad to, ko pilsētā uztaisīs kultūras darbinieki, ja, kas ļoti arī pasākums, forši tirgošanās un atkal atrakcijas un viss tas viņš iet roku rokā, ja. Bet tas galvenais akcents jau ir, ka tas cilvēks jau nāk uz to nēģa taču. Viņš to nēģi nopērk, to zupu, ēd, to karsto nēģi, viņš bauda tajā vietā tiešām, kur tas nēģis tiek zvejot. Ja? Cārnikavā tie svētki ir vēl grandiozāki. Ja? Viņi jau ir kā pilsētas svētki, nākamā sestdien būs. Ja? Pat pāris reizes esmu bijis, ja? un viss ir skaisti, bet tur nav tā vieta, kur to nēģi zvejo. Ja? Tas varbūt pietrūk tā, ja, bet viņiem ir lielāka un arī cilvēku masas, teiksim, ir lielāks arī. Turpat ir Rīga, ja, bet arī mēs nevaram sūdzēties par apmeklējumu. Ja. Tur vienalga kādi vēji pūš vai kādi lieti līst, tie cilvēki ir saģērbušies siltāk, un viņi ir apņēmis pilni, katru gadu viņš atbrauks to nēģi, nopirks, apēdīs to zupiņu, visu vēl nopirks kaut kādu gatavo, ja, un viņiem tas ir kā tāds sestdienas pasākums tajā rudens dienā, ja. Neskatās uz laika apstākļiem. Tā kā tā. Bērnībā man Jāņa asociējās ar iešanu pie vecās mammas, jo vecai mammai bija dzimšanas diena. Bet vai bija 22. vai kaut kā, turpat 23. nebija jūnijā, bet man liekas, vai 22. Tas, redzat, kā ir, jāiet uz kapiem jāpaskatās pieminekli, kurā. Bet, un tad parasti gājām jau ar ģimeni, mamma, tētis, mēs brāļi, mās, gājām uz, pie mātiņa. Mēs pa mātiņu, visi viņus sauc mātiņš. Tēva mamma. Un neko, tad jau, kā bērni, lielie tur sēdēja un alus un siers, un galds jau bija klāts, rosali un tā viss jau kā tajā laikā. Kas tam mēs bērns, krējam, paslēp, spēlējam pa pagalmu. Man tā vairāk, ka tie Jāņi tai bērnībā asociējās. Tad jau, ka nāca tie kā saka, tie dūlie gadi, ja, tur tādi tie 11, ka jau varēja uz ballēm aizlaist, ka seņš jau palaid. Un jau kaut ko paklusam, kaut ko jau iebaudīt, jā, kādu alvu vai ko. Tad jau atkal uz to balli jau galvenais, uz zaļumu balli, jā, cik tur mājā. Jo mēs jau dzīvojam dzīvoklis, nebija tā kā privāta māja, kā man tagad, teiksim, ir. Tad ir savādāk, bet ko tu te dzīvoklī, ko tu tur svinēsi, skatās televizoru, jā. Un viss. Šobrīd man ir ugunskur vieta mājās iztaisīt skaisti, ja tāda, un tad mēs pirmos gadus mēs tur tā kā uztaisītu to vietu, tad dedzinājām, tad likām tādu jau ugunskur kā tādu, bet tad centāmies lielāk, viņš jau, kad sāk degt, tad viņš gāžās, un tad tur ir tā, un tad tagad atradām ļoti labi, jau kaut kādu 5. vai 4. vai 5. gadu, taisam to norvēģu sveķi. Aizbraucam uz mežu, sameklējam tādu priedu vai egli, kas ir sauss tāds, tādu resnu, pēc iespējas resnāk. Un tad notiņš ņem iezāģi ar zāģi, tā 4 vai 6 reizes tā iezāģi, uztais to caurumu izborē, un tā kā aizdegās, tad tik smuka ir, un ilgi, un vēl no rīta vēl nav nodeguši. Viss tā deg, viņš tā kā tāda koka muts beigās paliek, tās spraugs ar vien lielāks, un tāda smuka, jā. Un tas tā tagad, bet, tas tā pa tiem Jāņiem, jā, pa to līgo vakaru.
Tad dziedāju, un balss man, es gan tagad neesmu sen dziedājis, bet meldiņas var noturēt. Man ar balsu viss kārtībā ir bijis, jā. Vēl dabūju vidusskolā dabūju korī iet, kas man baigi nepatīk. Un tad tāds skolotājs Pēters Melnis, viņš teica, mums tur mēs tur rūcām ar vienu, lai mūs palēn, tā kā, kad viss, ir balss lūzums, un, lai tiktu vaļā. Viņš mums atsauc vienā garajā starpbrīdī pārbaudīt uz tam klavierēm, tur kaut kas tur jānodzied, kur tu teci, un tam vienam, tam puisim, viņam tiešām balss nebija, viņš nevarēja to meldiņam uz īsti noturēt. Un viņš man nemaz nepārbaudīja, viņš saka, tu vari būt brīvs, viņš pastāst uz maniem, bet tu, Rozenštein, negaidi, ka es tādus vārdus teikšu tev. Pat man nepārbaudīja, viņš zināja, ka es gribu nošmugulēt vienkārši. Tā kā, jā, mums jau no tēva puses ir, un arī no mammas puses vispār arī, tādas labas balss visiem ir. Mammas brāļiem, māsām un tēva brāļiem, māsai visi korī dziedājuši arī, un tā kā balss mums ir, jā. Arī skaļas un visādas ir. Tā kā, jā, meldiņu mēs tur mākam noturēt. Es domāju, ka enerģētika šeit nekādu iespaidu, un vismaz pagaidām liekas, ka uz upi neradīs, Hess netiks būvēts uz salatas, tas ir viennozīmīgi, jā. To nekad nepieļaus vairāk. Tādas kļūdas, kā izdarīja savā laikā, jā, visās mazajās upēs, kur gaujas pietekās un visur, kur sakrāmē virsū, jā. Es domāju, ka tādi joki vairāk nebūs. Bet, Lejas upe, pilsētā jau skaista promenāde jāveido, kas nāks arī, es saprotu, ka pabeigs jau no tilta, nāks vēl tālāk līdz Pilskalnam, jā. Ir tāds projekts laikam ir, jā. Tā kā, tā pilsētas ainava jau tiek veidot, un tas krasts ir skaists, jo bez tās promenādes, ka tur bija tāds pamests, saskalots, zāļa aizaudzis, jā. Kas tur viss no upes ir nācis, no jūras ieskalots iekšā, visādas drāzas, jā. Tagad tur ir sakopts un tā. Šeit, teiksim, jau nekas tāds, principā, kā es atceros tos 25 gadus atpakaļ, tad, kad es jau šajā vietā, jā, kur es gandrīz katru dienu esmu, jā, nav jau nekas mainījies. Daudz saka, vai upa aizaug, var jau būt, negrib strīdēties, jā, varbūt kāds ir uzskaitījis tās smilgas, jā, un šogad viņas nav 10, bet viņas ir 20, jā. Tas tā var būt skeptisks, protams, es nevienu personīgi un tā, bet, manā skatījumā, jā, varbūt nedaudz, bet tā sala, kā te ir, tas pudurs, jā, viņš arī bija tad, un viņš ir šobrīd, jā. Un iespēja robežās mēs arī to upes vidi cenšamies arī izpļaut, jā, man ir upes pļāvējs, ir tāda laiva, jā, kur ir izkauts priekšā, visu iegādāt arī, jā. Teiksim, šogad nevajadzēja, jo liels trauma bija. Bet upes vidus, jā, aug varbūt ne jau tādām zālēm, kā pilnīgi sala, jā, bet atkal, kas ir garāks, tāds zem ūdens, ir visādi tādi biezāk, ne tik biezi. Mēs jau to pļaušanu veicam iespēju robežās, jā. Bet, teikt, ka kaut kas te baigi iet uz slikto pusi, salats jau ir viena no tādām tīrākajām vispār. Viņa kā nekā ir arī 4. lielākā lašu nārstu upe, jā, Baltijas basēnā, teiksim, tā kā, un arī, tiek jau arī sakārtots mums Makšķernie klubs, teiksim, veic jau arī šitās te tīrīšanas darbus, krastu, tur viss ir gan saskaņots, viss ar projektu un ar bioru atļaujām, jā, ar traktoru tiek raktas tās zāles ārā, te krasti un taisītas tās nārsta vietas līdz ar to, jā, lašiem. Un līdz ar to arī pavasarī nēģis visbiežāk nārstos tajā vietā, kur rudenī ir lass, tur uzirdinājis tos oļus, ja. Tā kā es tādā ziņā par upi kā tādu es esmu optimists, ja. Bet, bērnībā jau upe, kā man asociējās upe, jā, tad jau tie tači jau bija, bet mēs jau bērni tad jau nezināja par tiem tačiem, nekas tur kā, tas jau tāds tabū bija, jā. Jo es zinu, ka kādreiz tēvs sarunāja, viņš vēl nestrādāja uz tādu. Un tad ar zvejniekiem sarunātais padomu laikos, un tad pa nakti, pa tumsu. Viss sarunāts, tikos, jābūt tur un tur pie sēta bija riņķi vēl.
Maz iekšā netika tajā teritorijā, nu, un tas zvejnieks tur pa kluso to maisu pāri kaut kādu, paši mājās kaut kur atkal sarunāt cepu un tā. Jā, tā kā baigi reti jau tika, bet man tā upe vairāk ir no bērnības jau tāda, nu, jau skolnieks, ka es biju jau kad vecāki varēja iet 8 uz darbu, un mēs ar māsu, teiksim, mājās jau tādu, nezinu, 10, varbūt 12 gadu un tādu. Nu, tad jau no rīta, kā vecāku uz darbu, mēs augšā pēdam, padzeram tēju un vai nu uz jūrmalu visu dienu vai uz upmalu. Bija tāds peldvietas, un tad visu dienu iekšā ārā, aizskend līdz veikalu, kādam tur kādu kapeiku, nopērk baltmais kukulu, pienpaku, un tad visiem, kam nu tas visiem pulksteņā nav tajā laikā, kam nu ir tas pulksteņs, cik ta pulksteņs, oi jau 4:30, vai nu jālaiž ātri uz māju 5, vecāk nāks mājā, uz dārzu būs jāiet. Tā kā, nu, man tā asociējās, un neviens mums nevaktēja. Nekas, un nebija, nu, manā vismaz, cik es atceros, manā tādā tādā draugu lokā, vispār salādzīvā, nu, nebija nekāda letāla, ka kaut kāds bērns būtu vasarā noslīcis, vai neviens vecāks tur gandrīz nevienam klāt nesēdē. Nu, varbūt tādiem pavisam, protams, nu, pirmsskolas bērndās, jā, nu, bet tādiem kā kaut kādi no 10 gadiem, teiksim, sākot, nu, nevaktēja, kā mēs, kādreiz Facebookā ir, tad kā mēs izdzīvojam, ja, tie 80. gadu, 70. gadu un 90. gadu, kā vispār mēs esam dzīvi vēl vispār, ja. Ja, ka nebija ne drošības jostas īsti, mašīnām nekas nebija, ja, un laikam ne jau pavēlt ir tāds jautājums, ja, jo, nu, mums bija bišķiņ savādāk. Bet mums nebija telefoni, ja, un nebija jābaks, tie pirksti jātrenē, tie pirkstgali, ja. Mums bija daudz cits, kas darīt, vai bumbas ist, vai ābols paķēpt kaut kur kādā dārzā, pirmos dzidros vasarā, nu, vai uzspēlēt kādas spēles, tur paslēps, vai ķeršana, bēgšanas, vai atkal bakšķerēt. Ja. Bija viss, kas daudz cits, ko darīt. Nu, tie vārdi ir, tos es tā uzzināju, jā, kad tas pa to kurķi, tas tiešām 100%, jā, tas arī tieši to āmuru arī apzīmē, jā. Un pie manis bija arī lībiešu kaut kāda arī kopiena, biedrība, sen apakai. Man vēl ir lādē, ir uz lapiņas saglabāts, viņi uzrakstīja dažiem vārdiem, teiksim, kas latviski un lībiski. Ir tur kaut kādi vārdi uz lapas sarakstīti vēl, bet, teiksim, jā, no šajā pusē tie lībieši dzīvojuši, jā, gar to te piekrasti, jā, bet, nu, droši vien jau, kad man seņš tad arī nāk, kaut kādās saknēs jau esam noteikti, cik daudz atpakaļ, jā, bet nu, vai par nožēlu, vai diemžēl, bet, nu, nekā cita man gan arī nav, jā, no tā visa. Kā tas kurķis, ja tie vārdi, kas man tagad saistībā ar darbu ir nākuši pretī, ja. Un tas, jā, nu noteikti jau arī viņi zvejoja, jo es saku, tas ievijās jau 2. gadsimtā noteikti. Ja. Es esmu sapratis, ka visiem tu nekad labs nevar būt, un mīļš nevar būt, un kādam tu būs kā dadzis vienā vietā, ja. Bet es tā gribētu teikt, ka nevajadzētu būt latviešiem tik tādiem novīdīgiem, skaudīgiem. Tikai skatīties, kas ir otram, ja kaut kas nesanāk, varbūt bēgt uz ārzemēm, nebeigt uz ārzemēm, ja uzreiz varbūt, lai gan es arī to nepārmet nevienu brīdi, ja. Bet es domāju, galvenais ir, lai katram būtu tas darbs, ko viņš dara, ja nav svarīgi, vai zvejo nēģis, vai cep maizi, vai arī uztur ielas kārtībā, ja. Teiksim, lai tas darbs ir šeit. Ja? Un tad būs viss kārtībā. Ja tu ies uz darbu kā pie zobārsta, kā mēs kādreiz smējām, ja, ka zobārsts traks ārsts, ja, tad tur nekas labs nesanāks. Bet ja tu ies uz darbu kā uz svētkiem, tad noteikti būs daudz labāk. Gan mums visiem, gan Latvijai kopumā. Nu, jā, viss šitas jau pagrabs pats kā tāds jau bija pusbrucis, un viss tā velva, tās te trepas, kas ir. Tomā klasbiedrs arī, man mājās arī tā ugunskura vieta, viņš man taisīja no akmens. Viss tas pārējais augšā, tas viss tā izbūve, tas ir viss izbūvēts un sāns vēl tur klāt, ja.
to es visu pirmajos gados, tad, kad es sāku, es paņēmu aizņēmumu no pašvaldības un uztaisīju. Arī jau raud pēc krāsošanas jau kādas 4. reizi, ja redz, bet visam jau nesanāk. Šito es arī pagājuši gadu pats uztaisīju par saviem līdzekļiem, šos te 2 pakāpienus. Tā kā, iespēja robežās, cik tas ir iespējams, jau kaut ko daram. 2000. gadā, dibinam saimniecību tagad. Zvejnieku saimniecību, braucam ar tēvu uz Valmieru, kur piereģistrē uzņēmumu. Kādas mēs, kaut kādu nosaukumu, kaut kādu, man iesauka, teiksim, man nesauc tā par Aleksandru ikdienā, bet par Ali. Alis, viņa aizskrien, skatīties tur datorā. Nē, Alis jau ir, Alis un ko, laikam tie riekstiņi, kas tur ir tādi, tas neder. Tad vēl kaut kādus 2 mēs tur, ko tur, Arnis, Žanis, jo man tēva kaut par Žani saucam. Kaut ko ātri. Es jau skatos, man tas tēvs jau uzvelkās, viņam bija tā, viņš tā ātri iekars. Es jūtu, nebūs labi. Nāk atkal. Nē, ir jau kaut kāda 3. vai 4. reize. Mums tu variantu vairāk nav, bet vajag nosaukt. Tas tēvs pat tāds uzvīju. Šak, tā kurķis arī jums būs, vai? Šī aiziet. Nē, nav. Tad kurķis. Tā mēs tikām pie tā nosaukuma. Šeit ir, redzat, latviskais mantojums, jā. Tas ir, jā. Kas tas ir? Lauku ceļotājam, bet, ja šobrīd, lai mani cilvēki nepārprot, es negribu pirkstu celt gaisā, jā, un tā, kā saka, katram savs laiks, bet es trāpījos 1. 10. Tad, kad bija vispār tikko izveidota, un 1. 10. tika pasniegta šī te latviskā mantojuma zīme, vēl ar visu diplomu apliecinājumu, ja. Tad es biju no tiem 10 arī tai skaitā, kas saņēma 1. to zīmi, ja. Un Māra Zālīte roku paspied, un kā es smēju, nedēļu nemazgāja, ja. Tā kā tas tā bija. Tāds te ir tas tāds, redzat, stieplis, jeb drāts, ja, egļu kārtis, egļu mieti, visi regli. Šajā galā šogad ir tikko jauni dēļi, bet tā ir prieda. Murdu varam ielaist. Jā, daudz jau arī man turisti. Tad ar taci, kāda taci, viņi domā, ka zvejo ar taci. Es saku, nezvejo ar taci, no tača zvejo. Jā, tacis ir tā vieta, kur tad, jā, pa kurien tu pārvietojies un pie kura tu stiprini to murdu klāt. Jā. Jo, ja tev nav tacis, tad tev tie murdi neskaitās, jo tev viņi nav kur piestiprināt. Vienu es varu ielaist, jā. Šitā te ir, te redzat, ir tā aste aiztaisīta ciet uz cilpiņu. Kaprona cilpiņu. Jā, to no rīta šito te pavelk, ja, jo nav, mezgliem nekas te netiek darīts. Te ir viss uz cilpiņām, ja, sākot ar šo cilpiņu, un tūlīt parādīšu vēl 2 cilpiņas. Jā, bet tas viss notiek divatā. Viens laiž šo te murdu iekšā, un otrs izstiep murdu, redzat, pret straumi, lai būtu. Šitā, ja. Protams, viņš tagad slīdēs, redzat, straumē, ja. Tā, tagad skaties šeit. Rekur, cilpiņu. Redzat, striķis ir. Viņš ir nolikts vietā. Šitā te paņem riņķi, vienu reizi, paņem bišķiņ nospriego, savēl kopā. Un tad apņem vēlreiz riņķi. Un šeit izvelk tā te vienreiz uz vienu pusi un atpakaļ. Viss. Cilpiņi, redzat, tikai cilpiņi. Tas ir tie tādi nerakstīti likumi, ja kāds cenšas izdomāt kaut ko citu, varbūt ir savādāk, varbūt ir labāk būs. Jā, un šeit arī tā te nedaudz novelk, arī apņem vēlreiz tā te riņķi, un tieši tāpat, redz šitā, viss, un murts stāv, un ņem nākošo, un laiž atkal paralēli, lai nedaudz pārsedzās. Un kamēr viss ir salikt. Tā. Jā, tad tā ķērne, es parādīšu.
Tā stāv starp abiem vīriem. Viens ceļ murdu un otrs to asts koku augšā. Un tad noliek uz sāniņu tā, tad attaisa to asti, izber, un tad viņi jāņem jānopurina vēl, ja, šitā te. Tā kā viņš ir šitā uz sānu, jo viņš jau ir netīrs, tas linums. Tad tu viņu ņem šitā te un klopē, kamēr viņš ir tīrs, un tad tu noliec viņu. Šitā. Kā saka, pie jūras dzīve mana. Tepat jau jūru var, tepat jau redz tiltu, kā būvējās, atkal, kā paiet tālāk, tepat jau viss ir. Jā, un tā zāle, nu, tāda man liekas, ka viņa plus mīnus tāda pat viņa te ir, jā, teiksim. Jo to lejsteci, jā, mēs iespēju robežās, cik mēs varam, mēs tīram. Kādreiz, kad man nebija tas pļāvējs, tad mēs te ap to tāds riņķī, tad nevarēja tik liels gabals, bet gājām ar izskaptim. Ar vienkārši parasto iski, jā, brīdām un pļāvām. Jo tas arī ir manās interesēs, ja tā zāle ir pa daudz, un ka tai vasarā tā straume, kad, nu, šī vasara, es saku, ir kaut kas fenomens, ja. Bet, kad viņa ir tik minimāla, tad tā zāle vēl aiztur, ja, un tad ir vēl mazāk, un nekāda nav straume, un, nu, tā. Tā, ķērne, tā gan man ir tāda te, šodien, ar ko mēs ķeram, ja? Nu, ar ko nesam malā. Bet tūlīt es paņemšu arī to koku ķērni. Koka ķērni paņemšu. Ķērni, tūlīt paņemšu arī koku. Šitā. Nu, tā ir tāda vēsturiski, ja? Es esmu strādājis arī ar koku ķērnēm, bet viņu katru dienu, ja viņi izmanto, viņa visu lapu samirst, viņa smaga. Tāpēc arī, ja? Bet tieši šādi šitā liek plecā un iet no rīta pēc nēģiem, kad ķērni ir pilna, nu, ka nēģi ir vairāk, ja. Nu, nes malā, izber kastē, vai tai lielajā koka kastē, vai kaut kad mazāk. Nu, mazāk kas vai kā, un iet atkal, kamēr viss mūdi ir izraudzīt. Izskatīt, ja. Nu, šis te, jā, šis te ir puņģis, jā. Viņš ir tāds pats, bišķi tikai lielāks, kantaināks, ja. Nu, vienkārši es parasti lieku šito blakām, lai cilvēki saprast, kādam tam galam ir jābūt, ja, teiksim, viņš bija arī tas korķis tā tepat iekšā sapīts, ja, bet vienkārši viņš ir laika gaitā, nu, es 24 gadi es ar turismu nodarbojos, nu, un tad ir tā, ja, bet viņam arī bija, viņš stāvēja, teiksim, upē arī, vot šitā, te kā tas mūrts, vot tagad būs, ja, tieši tāpat piestiprināts, viņam arī bija 2 kārtas, tāpat kā tur. Bet nevajadzēja to asts koku, kas notur asti, ja, jo viņš jau ir, nu, stingrs, ja. Teiksim, nu, nēģi seku te iepeldu, un tad ārā, ka to korķi izrauj ārā, ja, teiksim, no rīta. Nu, šito te vaļā, hop. Redz, te ir tāda piltuva iekšā arī. Nu, paņemšu tā te. Viņš arī tādā iestiprināts, tādā, no, šitāds. Nu, šitas ir izmakšķerēts, tāpēc, ja, teiksim, šitas ir kuļoks. Jā, tas gan ir izmakšķerēts, viņš, nu, tāds jau saplit, bet, nu, princips kā tāds. Viņam ir 2 tādi, ja mūsu mūrts stāvētu šitā, ja, pret upi, tad viņš stāv šitā, un viņi iemet ar mešanu. Un tad viņi izceļ ārā, viņam nav jātais nekas te vaļā. Jo redzat, šitas te viņam kustās uz vienu pusi, uz otru pusi. Mūsējs ir ar striķiem atlikt. Viņi vienkārši izbirst tā. Esi laimīgs? Protams, ka esi laimīgs. Un zini, kāpēc? Tāpēc, ka man ir ģimene. Ģimene ir galvenais, kas ir, ja. Darbs un draugi. Darbs nāk, iet, teiksim, mainās, jā, varbūt daudziem, un draugi arī ar gadiem, teiksim, atsvešinās, jā, viens no otra, jā, kas kādreiz ir bijuši ļoti labi draugi, jā, bet ģimene tā būs vienmēr. Un ja tev nav ģimenes, tad tu esi apdalīts.